Uzmanību visiem kuģiem! Uzmanību visiem kuģiem Persijas līcī un Omānas jūrā! Šis ir CEPA jūras spēku brīdinājums. Pārvietošanās pa Ormuza šaurumu ir atļauta tikai ar CEPA jūras spēku atļauju un pa norādītajiem maršrutiem. Ja kāds kuģis mēģinās šķērsot šaurumu bez mūsu atļaujas, ar izslēgtu AIS vai ārpus norādītajiem maršrutiem, tas būs atbildīgs par visām sekām, ja radīsies jebkāds apdraudējums. Šeit CEPA jūras spēki beidza sakarus. Trumps gatavo atbildi, kamēr Irāna uzbruk kuģim Ormuza šaurumā. Kravas kuģis, kas identificēts kā Ever Lovely un kuģo zem Singapūras karoga, tika trāpīts netālu no Omānas krastiem, reģionā, kas ir būtisks pasaules enerģijas tirdzniecībai. Amerikāņu varas iestādes apgalvo, ka šāviens nācis no Irānas, kamēr Lielbritānijas jūras aģentūra ziņoja, ka kuģis cietis bojājums tilta rajonā, nav ziņu par bojāgājušajiem un nav konstatēta ietekme uz vidi. Uzbrukums notika tajā pašā dienā, kad IRGC jūras spēki sāka brīdināt kuģus pa VHF radio, ka šķērsošana drīkst notikt tikai ar atļauju un pa Teherānas apstiprinātiem maršrutiem. Donalds Trumps tagad ir atbildes centrā, un ASV centrālā pavēlniecība demonstrē F-16 iznīcinātājus patrulēšanā. Un Marko Rubio pastiprina toni pret jebkādu mēģinājumu ieviest nodevas, maksas vai Irānas kontroli pār startautiskajiem ūdeņiem. Jūs viņus saucāt par teokrātiskiem fanātikiem, vai jūs joprojām domājat, ka tas raksturo mūsdienu vadību? Redziet, nav tā, ka es tam ticētu, tas ir fakts. Es domāju, Irānas sistēmu vada garīdznieki, radikāli garīdznieki. Tā tas vienmēr ir bijis un tā tas joprojām tiek vadīts. Protams sakot, mums arī jāņem vērā situācijas ģeopolitika. Un tad ir vēl viens aspekts. Ja viņi ir mainījuši savu domāšanu vai savu pieeju attiecībā uz Amerikas Savienotajām valstīm un saviem kaimiņiem, tad dosim iespēju, lai tas izdotos. Varbūt tas ir mainījies. Es nesaku, ka tas ir mainījies. Es saku, ka prezidents vēlas noskaidrot, vai tā ir, un ja tā ir, mēs to uzzināsim. Bet mēs to neuzzināsim pēc tā, ko viņi saka, mēs to uzzināsim pēc tā, ko viņi dara. Ko Trumps darīs tagad? Kāpēc Teherāna riskēja uzbrukt kuģim? Es tev tūlīt visu pastāstīšu. Ja tev patīk šāda veida tieši un bez liekvārdības saturs, apsver iespēju abonēt, jo šeit šādi video ir katru dienu. Kuģis Ever Lovely tika trāpīts, ka tas mēģināja šķērsot vienu no visjutīgākajiem reģioniem uz planētas. Hormūza šaurums savieno Persijas līci ar Omānas līci un koncentrē izšķirošu daļu naftas un gāzes plūsmas, kas apgādā vairākas valstis. Tāpēc katrs šāviens, katrs drauds pa radio, katrs bloķētais maršruts izraisa tūlītēju reakciju tirgos, jūras spēkos un ārlietu ministrijās. Ceturtdien ziņotais uzbrukums nenotika vakumā. Tas notika pēc nedēļām ilga kara, blokādēm, memorandiem, sarunām un pretrunīgiem signāliem starp Vašingtonu un Teherānu. IRGC mēģināja uzspiest vienkāršu un bīstamu loģiku. Kuģis var izbraukt tikai tad, ja tas seko Irānas pieņemtajam maršrutam. Pavēle tika nodota par radio tieši kuģiem. Faktiski režīms mēģina izveidot paralēlu varu pār startautisku pāreju. Tieši tur krīze vairs nav tikai diplomātiska diskusija, bet kļūst par spēka pārbaudi. Ja pasaule pieņem šo noteikumu, Teherāna iegūst varu pār kravas kuģiem, naftas tankuģiem, apdrošinātājiem, ostām un cenām. Ja Vašingtona reaģē, militāra konflikta risks pieaug. Amerikāņu atbilde sākās 2014. gadā divās frontēs. Militārajā jomā CENTCOM paziņoja par F-16 iznīcinātāju patrulēšanu tuvajos austrumos. Ar vēstījumu, ka ASV spēki joprojām ir klātesoši un modri, politiskajā laukā Rubio aktualizēja šo jautājumu Persijas līča sabiedroto vidū un skaidri norādīja, ka nevienai valstī nav tiesība pieprasīt maksu par startautisko ūdeņu izmantošanu. Maksas iekasēšana no Teherānas puses kļuva par vienu no krīzes sarkanajām līnijām. Īpaši pēc tam, kad parādījās ziņojumi, ka Irāna varētu censties iegūt līdz pat $40 miljardiem gadā. Ar drošības, navigācijas un kontroles pakalpojumiem Hormuza šaurumā. Persijas līča sadarbības padome pievienojās tai pašai nostājai. Sanāksmē Manamā, Bahreinā, Persijas līča valstu ministri un ASV pārstāvji pieprasīja, lai jebkurš ilgstošs miers risinātu arī balistisko raķešu, dronu un Teherānas finansēto vai atbalstīto sabiedroto grupējumu jautājumi.
Vēstījums bija stingrs, jo tas neaprobežojās tikai ar kodola tematu. Arābu valstis vēlas, lai vienošanās aptvertu visu problēmu kopumu. Irāna neizdara spiedienu tikai ar centrifūgām. Tā izdara spiedienu ar militārajām grupām, raķetēm, droniem, ostām, jūras koridoriem un enerģētisko šantāžu. Rubio arī pievērsās naudai. Vašingtonā un sabiedroto vidū pastāv bažas, ka jebkāda finansiāla atvieglojuma sniegšana varētu kļūt par degvielu proksijiem, raķetēm un jauniem draudiem. Tāpēc Amerikas amatpersonas sāk apgalvot, ka iesaldētie Irānas līdzekļi nenonāks tieši Teherānas valdības rokās. Ierosinājums ir saglabāt kontroli pār naudas izmantošanu, ierobežojot un uzraugot maksājumus. Jautājuma būtība ir vienkārša. Līdzekļu atbrīvošana bez ierobežojumiem varētu atvieglot režīmu finanšu stāvokli un dot iespēju veikt vairāk netiešu militāru darbību reģionā. Teherāna reaģēja gan iekšēji, gan ārēji. Mohameds Bagers Halibafs, viena no režīma centrālajām figūrām un saistīts ar sarunām, apsūdzēja Savienotās valstis melošanā, sakot, ka atbrīvotie Irānas aktīvi tiktu izmantoti amerikāņu lauksaimniecības produktu iegādei. Šī runa atklāja naratīvu cīņu. Vašingtona cenšas pasniegt līdzekļu atbrīvošanu kā kontrolētu mehānismu, bez tiešas naudas nodošanas režīmam. Teherāna cenšas pasniegt vienošanos kā savu uzvaru un noraida priekšstatu, ka būtu pieņēmusi amerikāņu apzīmogoto naudu. Šī cīņa atklāja arī iekšējas plaisas režīmā. No ziņās, kas izplatās, Halibafs tika apsūdzēts no stingrās līnijas pārstāvju puses par to, ka viņš virzīs sarunas un pieņēmis pamiera lēmumus, kas nav saskaņot ar augstākā līdera norādījumiem. Šī cīņa verzīga, jo Irāna cenšas izskatīties vienota, taču sarunas ar Trumpu skar varu, naudu, ideoloģisko lepnumu un militāro kontroli. Kad režīms sašķeļās, ārējais spiediens kļūst spēcīgāks. Kad režīms jūtas iedzīts stūrī, tas mēģina kompensēt ar agresīviem žestiem, piemēram, draudiem jūrā. Kamēr Hormuza šaurums vārās, arī Libānas dienvidi ir nonākuši krīzes centrā. Izraēlas aizsardzības spēki paziņoja, ka ir likvidējuši 6 Hezbollah dalībniekus, kuri apdraudēja Izraēlas karavīrus. Daļa no operācijas notika Ali al-Altarhe grēdas reģionā, kur Izraēla turpina izdarīt spiedienu uz pazemes tīklu, kas saistīts ar teroristu grupējumu. Izraēlas aizsardzības spēki arī norādīja, ka neļaus Hezbollah dalībniekiem izkļūt no šīs struktūras, lai darboties šajā apgabalā. Tas uztur Libānas fronti atvērtu un neļauj Irānai izmantot Hezbollah kā brīvu instrumentu, lai izdarītu spiedienu uz Izraēlu un traucētu lielāku līgumu noslēgšanu. Vietējie ziņojumi arī norādīja, ka Izraēlas iznīcinātāji lido zemuvis Libānas dienvidiem, pastiprinot trauksmes sajūtu reģionā. Izraēlas vēstījums ir tāds, ka pamieru neizmantos kā vairogu Hezbollah pārgrupēšanai. Netanjahu pastiprināja šo toni, sakot, ka vēl ir uzdevumi, kas jāizpilda pret Irānu un pret Hamas. Vēl ir uzdevumi, kas jāveic. Jā, vēl ir lietas, kas jādara attiecībā uz Irānu. Vēl ir lietas, kas jādara attiecībā uz Hamas, lai gan viņiem nav lielas rīcības spējas. Viņi zina, ka pirms dažām nedēļām pēc manas aizsardzības ministra un ģenerālštāba priekšnieka norādījuma mēs likvidējām vienu no slaktiņa arhitektiem. Patiesībā Hamas komandieris As al-Aldins al-Hadats. Un jūs zināt, kāda bija Hamas atbilde? Kāda bija Hamas atbilde? 0. Nekas. Nevienas lodes, nevienas raķetes, nekas. Jo mēs izdarījām daudz. Bet vēl ir daudz darāmā, gan attiecībā uz Hamasu, gan uz Hezbollah, gan uz droniem. Mēs strādājam pie tā ar visu spēku, ar visu enerģiju. Viņš cenšas skaidri norādīt, ka Izraēla neuzskata karu par beigušos, kamēr Teherānas bruņotie grupējumi joprojām ir aktīvi un kamēr Hamasa joprojām ir draudz Gazā. Trumpa problēma ir tā, ka katra fronte ir savstarpēji saistīta. Ja Izraēla pastiprina spiedienu uz Hezbollah Libānā, Irāna kā atbildi izmanto Hormuza šaurumu.
Ja Irāna draud kuģiem, Savienotās valstis pastiprina patruļus un diplomātisko spiedienu. Ja Vašingtona atbrīvo līdzekļus ar ierobežojumiem, Teherāna apsūdz melos un mēģina pasniegt šo soli kā uzvaru. Ja Persijas līcis pieprasa kontroli pār raķetēm un starpniekspēkiem, Teherānas sabiedrotie aktivizējas Sarkanajā jūrā, Adēnas līcī un Bab al-Mandeba šaurumā. Krīze ir kļuvusi par vienotu spēles laukumu ar daudziem gaitiņiem un daudzām sprūdlīnām. Arī hutieši ir parādījušies šajā mehānismā. Abduls Maliks al-Hutī atkal piedraudēja ar reakciju pret jebkādu Izraēlas klātbūtni Somālilandē, pieminot Adēnas līci, Bab al-Mandeba šaurumu un Sarkanās jūras reģionu. Draudi parāda, kā ar Irānu saistītā ass cenšas izplatīt jūras spiedienu ārpus Hormuza. Vērtējums, kas izskan par Krievijas, Irānas un Jemenas tuvināšanos, iekļaujas šajā kontekstā. Runa nav tikai par bojātu kuģi, bet gan par mēģinājumu apleņķt stratēģiskos tirdzniecības ceļus no dažādiem punktiem. Reza Pahlavi, Irānas režīma opozicionārs trimdā, arī iesaistījās debatē, komentējot, ka katrs jauns Trumpa ieraksts maina virsrakstus un politisko lasījumu par Irānu. Ļoti augsta cena. Prezidents Trumps sāka šo karu, izsakot lielus solījumus par režīma maiņu un lielus solījumus Irānas tautai. Vai esat vīlies par to, kā viņš to beidza? Es nezinu, vai tas jau ir beidzies, jā, jo, kā jūs zinat, ik pēc dažām stundām mums ir atšķirīgs tvīts no šī prezidenta, un pēkšņi virsraksts mainās no viena uz otru. Tāpēc es nepiešķiru lielu nozīmi nevienam paziņojumam, kas ir izteikts. Un patiesībā es, tikai nedaudz sekoju līdz tam, kas notika tiešraidē Evianā. Šiem vārdiem ir svars, jo tie parāda to cilvēku satraukumu, kuri vēlas redzēt režīmu krišanu. Bet viņš arī saprot, ka katrs Trumpa teikums ietekmē valdību, opozīciju, tirgu un sabiedrotos. Šai grupai bīstamība ir tāda, ka vienošanās varētu mazināt spiedienu, neizjaucot režīma struktūru. Trumpam izaicinājums ir panākt piekāpšanās, nepiešķirot Teherānai finansiālu un militāru uzvaru. Memorands starp Savienotajām valstīm un Irānu paredzēja laika logu – 60 dienu drošai pārējai. Uzbrukums Ever Lovely tādējādi tieši skar šī vienošanās sirdi. Ja Teherāna atļauj vai veids darbības pret kuģiem drošības loga laikā, uzticība sabrūk. Ja Vašingtona nereaģē, amerikāņu autoritāte vājinās. Ja reaģē pārāk spēcīgi, pamieru var izjaukt. Tieši šajā šaurajā telpā Trumps gatavo atbildi ar patrulēšanu, diplomātiskiem draudiem, spiedienu uz finansēm un prasību, lai Persijas līča sabiedrotie paliktu pie sarunu galda. Hormūze ir kļuvusi par redzamu robežlīniju lielākā konfliktā. No savas puses Trumps cenšas saglabāt spiedienu, neatdodot jūras koridoru Teherānai. Savukārt Irānas režīms cenšas izmantot kuģus, starpniekspēkus un iesaldēto naudu, lai iegūtu priekšrocības. Es esmu Milsons Alves, starptautisko attiecību speciālists, un mans mērķis ir katru dienu sniegt jums patiesu informāciju. Ziņu saites ir atrodams video aprakstā. Nospiediet patīk šim video, abonējiet kanālu un beigās ieskatieties komentāros, tā jūs vēl vairāk iesaistīsieties Milsona Alves kopienā.